Bet tiešām aizvien biežāk ir tādi risinājumi, kas sastāv lielāku. Tas naudu var aizņemties ne tikai no kāda cita, ne tikai no kāda citas valsts, bet naudu var aizņemties arī no nākotnes. Nu, iznāk, ka gan ne tikai ekoloģijas ziņā mēs ražojam atkritumus milzīgos daudzumos, bet mēs arī aizvien vairāk aprūpinam savu bērnu dzīvi, seņo vai saprātīgumu robežas. Ja? Nu, kādreiz bija pilnīgi otrādi. Mantojuma atstājēji kaut ko atstāja mantojumā tādu, ko mantinieki varēja kā resursu izmantot. Mēs visus resursus atņemam un tā vietā atstājam parādus un vēstures visās, jebkurā jomā. Ja? Un vienīgais, kas var kaut cik nobremzēt no politiķu vēlmes pēc taisnības tādus, strādāt izpratnē, ja, fabrikas strādniekiem, ir tikai šādas funkcionāli pastāvīgas iestādes. Drīzāk nozīmē, ka šāda funkcionāli pastāvīgas iestādes nākotnē varētu būt norma. Un pašām tas šķiet kaut kā pilnīgi pretēji tā, ko es studentiem esmu stāstījis, nesmu rakstījis. Ja, bet ja tas tiešām ir tāds virziens, tad man jāsaka tā, ka ir... Nē, tas netīšu. Tā, kas ir vēl tās, kas mums ir jāizrunā? Man tā sajūta, ka valk jau uz fināli, ja, ka vajadzētu asprātīgi pateikt kādu joku, lai aizmirstos, un tad joks būs tāds skumjš. Es kādreiz domāju, kā īsti sastāv nākotne. Vai nākotne var paredzēt, vai nē, vai tā ir zināma. Man ļoti liela izbrīna sakārt tas, ka nākotne var redzēt, es to nezināju. Tieši patiešām var redzēt, tas bija ļoti izbrīnies par to. Un tad atkal, es tā ļoti cerēju, ka nākotne nevar, cilvēks nevar zināt, ka tā ir nākotne, ja, jo vismaz tam vēl pagaidāms vēl tiktu, jo, ja cilvēks zinātu, ka tā ir nākotne, ka nākotne tieši tāda, tad pazustu jēga censties un cerēt. Ja cilvēks neko necenšas, neko necer un domā, ka viss notiks pats no sevis, tad pazustu pats galvenais, ka šī sabiedrība kaut ko kādreiz sasniedz. Ja parasti kaut ko jaunu, vērtīgu sasniedz tie, kas vienkārši nezina, ka to nevar izdarīt. Ja? Mums nezinu tāda noslēguma sentence, kā tad īsti sastāv nākotne. Laikam viņi nerodas no kurienes, viņi kaut kas to nākotni saražo. Un es vēl neesmu līdz galam izpētījis, bet saražo laikam, uz nākotnes sastāv tās pašas vielas, no kuras sastāv mūsu sapņi. Tur ir kaut kādai saistībai jābūt. Ja? Un es ļoti ceru, ka jums šonakt rādīsies saprātīgi sapņi, lai nebūtu tā, es nezinu, kurš samurgojas ir šodien, ja? Bet es ļoti ceru, ka tas cilvēks izvesaļosies. Un vienkārši vajag kaut ko ļoti ticēt, un tad atliek cerēt, ka tas piepildīsies. Un pat ja mēs nezinām, ka mēs īsti ticam, mēs visi kaut kam ticam. Ja? Un rūķīši par to sarunās. Kad mēs esam, izliekamies, ka guļam, tad rūķīši tur galvā pārkrāmē mēbeles un domā par to, kam ir vērts ticēt. Ja? Lai mēs palēmies ar tiem nebelīšiem, kas jūs galvā pārkārtot dažādas lietas, kaut no viņi nekļūdītos. Citādi izrādās, ka nākamais vēl nogaināk nekā tā šodien. Ātās var pateikt kaut ko ļoti svarīgas, ko nekļūt. Ļoti svarīgi par nākotni. Jā. Viņš palīgāk jums pazīstam franču rakstnieku Antoine de Saint-Exupéry. Viņš teica tā, apmēram tulkojumā, man nospļauties par demokrātijas nosaukumu. Es gribu redzēt, kādi cilvēki tur izaugs. Lūdzu. Un, lai mēs to varētu piemērot Latvijas apstākļiem, mums ir viss tas, ko mēs šodien runājām, jāņem ļoti nopietni un jāsaprot, ka visa mūsu sistēma pamatos ir kļūdaina, ka tur kaut kas ir jāmaina. Un to mums ir katram jāliek prātā itin pamatīgi. Un ņemsim vērā to apstākļu, ka normālam cilvēkam šķiet nožēlojami darboties mazāk par savām spējām. Vai nu mums tiešām ir jāslinko un jābūt ļoti, ļoti rāmiem un paklausīgiem un jāklausās tikai, ko mums iestāsta, ja pašiem jāmeklē, kā šo struktūru mainīt un kā viņš sakārtot darbu spējīgu. Redziet, te ir priekšlikumi ļoti daudz. Piemēram, Aināram papildinājums pie tām lieliskām idejām, ko Ainārs šodien vienkārši.
piemēram, kāpēc es negribu, ka pie manas mājas būvē kaut kādu cūku fermu? Kāpēc ir tādi cēloņi? Tie cēloņi visi ir ieprogrammēti mūsu likumos. Tiksim, ir cūkām, tie ir cilvēciskākie dzīvnieki. Sūdzes apsargājumi. Man šķiet, ka tiešām ir laiks sākt dzert tēju, un gan jau ir kaut kādi konkrēti jautājumi, kaut kas grib izrunāt, bet sagādināšu, kamēr es vēl nesmu piecēlušies kājās, ka nākamā pietiek gan te būs par pašvaldībām. Un es mēģināšu pastāstīt, man ir tāds sajūta, ka es beidzot sapratu, kas ir nogājis greizi, ir pat nojausmi, kāpēc, bet tam nav nozīmes. Bet galvenais jautājums, ka izdomāt, kā atkal pārveidot pašvaldības tāds, ka tās veicina uzticību valsts varai, nevis samazina. Ja cilvēki iedzīvotāji sāk organizēties, lai aizsargātu sevi pret pašvaldībām, tālāk vairs nav kļūt. Un, ja runājam par nākotni, tad dabiskais posms, kur pārvaldes posms, kuram pilnvaras tikai paliks lielākas, tās būs teritoriālās pašpārvaldes, kur iedzīvotāji pamazām iemācās pieņemt savu saprātīgus lēmumus. Tad jautājums, kādā devā šīs pilnvaras tikai palielināsies un pieaugs. Labi, nākamā nedēļa ir interesi nāciet uz pašvaldībām. Būs tā pati tēja, es nebūsiet izdzērāt. Lūgums, izdzeriet visu kafiju. Man asinsspiediens ir debesīs no tās pārvaldības.